Šeit ir sniegts lielāko Nintendo konsoļu salīdzinājums, sākot no NES 1983 līdz Switch 2017, koncentrējoties uz aparatūru, kontrolieriem, grafiskajām iespējām un ievērojamiem jauninājumiem. 1. NES Nintendo izklaides sistēma, izdošanas datums 1983. Gads Japāna 1985. Gads visā pasaulē cepu 8 bitu 1,79 MHz uzglabāšana, uz kārtridžu bāzes grafika, 240 pišķirtspēja, 52 krāsas, kontrolieris, vienkārši taisstūra kontroleris ar D-pad, AB pogām un Start Select ievērojams spēles, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, galvenās funkcijas, definēja 2D platformas un ieviesa daudzas ikoniskas franšīzes. 2. NES Super Nintendo izklaides sistēma. Izdošanas datums 1990. Gads Japāna 1991. Gads visā pasaulē cepu 16 bitu 3,58 MHz uzglabāšana, uz kārtridžu bāzes grafika, 256 224 izšķirtspēja, 32 768 krāsas, kontrolieris, oriģinālajam NES izkārtojumam pievienotas plecu pogas, L un R, ievērojams spēles, Super Mario World, The Legend of Zelda, saite uz pagātni, Super Metroid, Chrono Trigger, galvenās funkcijas, uzlabota 16 bitu grafika, 7. režīms pseido-3D efektiem, 3. Nintendo 64 izdošanas datums 1996. Gads cepu 64 bitu 93,75 MHz uzglabāšana, uz kārtridžu bāzes grafika, 644 180 izšķirtspēja, spēja atveidot 3D kontrolieris, unikāla trīzaru forma, analogā nūja, zveida sprūda poga. Ievērojamas spēles, Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, GoldenEye 007, Mario Kart 64, galvenās funkcijas, pirmā Nintendo konsole, kas atbalsta 3D spēles un analogo vadību. 4. Gamecube izdošanas datums 2001. Gads cepu 32 bitu 485 MHz uzglabāšana, mini optiskie diski, 1,5 GV ietilpība, grafika, 480p ati grafikas mikrosēma, kontrolieris, ērts ergonomisks dizains, 2 analogie spieķi, C-stienis un spiedienjutīgas plecu pogas, ievērojamas spēles, Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, The Legend of Zelda, Wind Waker, galvenās funkcijas, uzsvērta vietējā vairāku spēlētāju spēle, spēcīga pirmās puses spēļu bibliotēka, 5. Wii izdošanas datums 2006. Gads centrālais procesors 729 MHz pamatojoties uz IBM PowerPC uzglabāšana, optiskie diski 4,7 GB, iekšējā atmiņa 512 MB, SD karšu atbalsts, grafika 480 izšķirtspēja. Kontrolieris, Wii Remote kustības vadīklas, Nunchuk, Classic Controller atbalsts, ievērojams spēles, Wii Sports, Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda, Twilight Princess, galvenās funkcijas. Kustības vadības ierīces radīja revolūciju ikdienišķajās spēlēs, kas ir ļoti pievilcīgas netradicionāliem spēlētājiem. 6. Wii U izdošanas datums 2012. Gads centrālais procesors, IBM PowerPC 1,24 GHz atmiņa, 8 GB 32 GB iekšējā uz diska bāzes, 25 GB SD karte, USB atmiņa, grafika, 1080 izšķirtspēja, kontrolieris. Wii U gamepad ar skārienekrānu, Wii Remote atpakaļsadarība, ievērojams spēles, Super Mario 3D World, Splatoon, Mario Kart 8, galvenās funkcijas, otrā ekrāna pieredze ar gamepad. Grūtības ar trešo pušu atbalstu un pārdošanu, 7. Nintendo Switch izdošanas datums 2017 centrālais procesors, Nvidia Tegra X1 atmiņa, 32 GB iekšējā paplašināma, izmantojot microSD grafika, 720p rokas turētājs, 1080p dokstacijā kontrolieris, Joy-Cons ar kustību vadīklām, HD dārdoņa Pro Controller atbalsts, ievērojams spēles, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing, New Horizons,
Galvenās iezīmes – hibrīda dizains, pārnēsājama un mājas konsole, spēcīgs neatkarīgs un pirmās puses atbalsts. Rekordliels pārdošanas apjoms. Galvenās inovācijas – NES, popularizētas mājas spēles, ieviestas ikoniskas franšīzes, SNES, uzlabota 2D grafika un skaņa, 64, 3D spēļu pionieris un analogā vadība, Gametsuba. Spēcīgs vietējais vairāku spēlētāju režīms un ergonomisks kontrolieris, Wii, kustības vadīklis paplašināja spēļu auditoriju, Wii U, pirmā Nintendo konsole ar HD grafiku, taču ar grūtībām komerciāli, slēdzis, hibrīda dizains. Apvienojot rokas un mājas konsoles pieredzi, Nintendo uzmanības centrā bieži vien ir bijis inovācijas un spēļu pieredze, kas pārsniedz milzīgo jaudu, par ko liecina slēdža hibrīda raksturs un kustības vadīklis Wii. Katra konsole ieviesa jaunus spēles veidus, saglabājot Nintendo unikālu spēļu industrijā.